Eiropas Savienības divas konsultatīvās iestādes – Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteja, kurā ir pārstāvēta pilsoniskā sabiedrība, un reģionu komiteja, kura savukārt pārstāvētas vietējās un reģionālās pašvaldības. Kā jau norādīts pašā nosaukumā, abas iestādes ir ar konsultatīvu funkciju, kas nozīmē, ka lielajām iestādēm, komisijai, parlamentam un padomei, dažkārt ir pienākums konsultēties ar mūsu iestādēm, dažkārt tas notiek citādi, arī neobligātajās jomās, un dažkārt komitejas arī izstrādā ieteikumus pēc savas iniciatīvas. Kādēļ tā? Tādēļ, ka, piemēram, Eiropas ekonomikas sociālo lietu komitejā ir pārstāvēta ļoti plaša sabiedrība, un komitejas locekļi spēja sniegt ieteikumus likumdošanas procesā, tādēļ, ka viņi tieši atrodas tuvāk šiem sabiedrības līmeņiem un labāk pārzina reālās problēmas. To pašu var teikt par reģionu komiteju, jo reģionu komitejas locekļi savukārt daudz labāk pārzina, kā tās lietas notiek un kādas tieši ir reģionu un pilsētu vajadzības. Mazliet plašāk par Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteju. Tātad tā ir izveidota pašos Eiropas Savienības pirmsākumos ar Romas līgumu 57. gadā. Šobrīd tajā ir 344 locekļi no 27 dalību valstīm, kas strādā 3 grupās. Darba devēja grupa, kurā ir pārsvarā tirzniecības palātas un, teiksim, lielie uzņēmumi, gan publiskais, gan privātais sektors. Tad ir darba ņēmēja grupa, kurā galvenokārt pārstāvētas arotbiedrību apvienības un nozara apvienības, un dažādi interešu grupa, kas ir diezgan unikāli mūsu iestādēji, jo tajā pārstāvētas pavisam dažādas intereses. Tās ir gan nevalstiskās organizācijas, gan invalīdu apvienības, gan ģimeņu pat apvienības, lauksaimnieku apvienības un tam līdzīgi. Kā jau teicu, galvenais uzdevums ir likumdošanas procesā sniegt atzinumu. Un šis darbs tiek organizēts 6 specializētās nodaļās. Es varbūt neuzskaitīšu tās visas, bet, teiksim, tur ir atsevišķas jomas nodarbinātības un sociālo jautājumu, tur transporta, enerģētika, lauksaimniecība, lauka attīstība. Respektīvi, šajās specializētajās nodaļās apvienojas tie komitejas locekļi, kuriem ir lielākā pieredze un zināšana šajās jomās, un attiecīgi viņi tad var izstrādāt atzinumus par attiecīgo tematu. Reģionu komiteja tātad pārstāv reģionālo vietējo pašvaldību intereses, un šeit jāpiebilst, ka 70% no Eiropas Savienības tiesību aktiem tiek īstenoti vietējā un reģionālā līmenī. Tādēļ šajā procesā tik svarīgs reģionu komitejas pārstāvju viedoklis. Tā ir izveidota 93. gadā ar Māstrihtas līgumu, taču reāli sāka darboties 94. gadā. Darbojas 27 valstu delegācijās, arī 6 komisijās. Un, vispār uzbūve ir visnotaļ līdzīga ar Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejai. Vēl gribu piebilst, ka Latviju abās komitejās pārstāv 7 dalībnieki. Tātad ar Eiropas Savienības līgumiem ir noteiktas jomas, kurās konsultēšanās ar mūsu komitejām ir obligāta. Šeit viņas slaidā ir parādīts, es viņas varbūt visas tagad nesaukšu, jo to visu var arī lieliski redzēt mūsu mājaslapās. Tātad šajās jomās, kas līdz ar Lisabonas līgumu pat vēl ir paplašinātas, lielajām iestādēm ir obligāti jākonsultējas ar mums. Šeit grafiski jūs varat redzēt, kā tad notiek reāli konsultāciju procesi. Respektīvi, Eiropas komisija, Eiropas parlaments vai ES padome nosūta pieprasījumu vai no ekonomikas sociālo lietu komitejai vai reģionu komitejai. Tas ir divvirziena process, atzinums, konsultācija ir veikta, un tad tālāk seko likumdošanas process. Ir dažādi veidi atzinumi.
atzinumu pēc komisijas, parlamenta vai padomas pieprasījumu, ko es jau minēju. Abas komitejas var izstrādāt arī pašiniciatīvas atzinumus tajās jomās, ja viņi uzskata to par nepieciešamu. Taisnības labad jāpiebilst, ka pašiniciatīvas atzinumu procents ir tikai 15 no kopējā atzinuma skaita. Vēl ir tāda lieta kā izpētes atzinumi, ko iestādei pieprasa citas iestādes vai arī attiecīgā Eiropas Savienības prezidējošā valsts par kādu tematu, par kuru komisija vēl nav izstrādājusi likumdošanas priekšlikumu. Es nestāstīšu par atzinumu izstrādes procesu abās komitejās, jo es domāju, ka tas būtu pārlieku ilgi. Tas process ir visnotaļ līdzīgs, atšķiras tikai daži nosaukumi un dažas nianses. Tāpēc es sīkāk pievērsīšu atzinumu izstrādes procesam Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejām. Uzreiz arī ilustrējot, kā tas tieši attiecas uz mūsu darbu. Tātad Padomu komisija vai Eiropas parlaments pieprasa atzinumu ar oficiālu dokumentu. Tad es kā birojs savā sēdē pieņem lēmumu, kura specializētā nodaļa, ko es minēju iepriekš jau, būs atbildīga par šī atzinuma sagatavošanu. Pēc tam notiek speciālās nodaļas sēde, kurā viņi no sava vidus izveido izpētes grupu un ieceļ ziņotāju, kas atbildīgs par šī atzinuma izstrādi. Un tad bieži vien pieaicina ekspertus, dažkārt to arī nedara atkarībā no temata un acīm redzami pieejamajām zināšanām. Šajā stadijā, kas attiecas uz tulkošanu, mēs saņemam provizorisku atzinumu projektu, kas parasti ir tāds darba dokuments, un tulkošanā viņš nonāk bez fiksēta termiņa. Tas nozīmē, ka mēs cenšamies viņus tulkot, bet nepievēršam tam prioritāru uzmanību, jo darba gaitā ziņotājs strādā ar šo dokumentu, un tur vēl rodas dažādas izmaiņas. Dažkārt šī provizoriskā atzinuma projekta stadija izpaliek, nāk uzreiz atzinuma projekts. Pēc tam, kad tas ir gatavs, un šeit ir tātad atzinuma projekts ir vissvarīgākā tulkošanas stadija, tas tālāk tiek virzīts pieņemšanai specializētajā nodaļā, kur notiek diskusijas, tiek ierosināti un pieņemti grozījumi. Ierosināti, protams, vairāk nekā pieņemti. Grozījumi ir ļoti dažādās valodās, daudzās valodās, tiem ir īsts termiņš, līdz ar to pēc grozījuma pieņemšanas, tātad tas, kas jau ir nodaļas atzinums, tiek virzīts plenāra sesijai, kas notiek 9 reizes gadā, atzinuma pieņemšanai. Arī plenāra sesijā vēl tiek ierosināti grozījumi, kam seko atzinuma galīgais variants, galīgā versija, kura tulkošanai tad jau mums atliek tikai 1 diena, respektīvi atzinumam iepriekšējās stadijās ir jābūt tik labi iztulkotam, cik vien tas ir iespējams. Kad atzinums ir pieņemts plenāra sesijā, atzinumu nosūta padomēji komisijai un Eiropas parlamentam un publicē oficiālajā vēstnesī. Šeit redzams reģionu komitejas atzinuma izstrādes cikls, bet te es sīkāk neskaidrošu, jo tas patiešām ir visnotaļ līdzīgs. Tātad, kā lai to visu iztulko? Tā kā mums arī ir jānodrošina līgumos paredzētā daudzvalodība, tad Eiropas abām komitejām, kas atrodas Briselē un fiziski strādā vienā ēkā, virkne dienestu ir kopīgi, tostarp arī tulkošanas dienests. Tātad mēs esam 2 kungu kalpi. Mums ir 22 tulkošanas nodaļas visās oficiālajās valodās, izņemot īru. Un, kas attiecas tieši uz mūsu iestādēm, mums daudzvalodība, man tā šķiet, ka kolēģi mani neapstrīdēs, ir visplašākajā šī vārda nozīmē, jo atšķirībā no padomes un komisijas, varbūt mazāk parlamenta, mēs patiešām tulkojam no visām valodām. Un realitātē ir iespējams 462 valodu kombinācijas. Protams, ka visās šajās valodu kombinācijās vienlīdz labi strādāt nav iespējams kaut vai tā iemesla, ka mēs nevaram nodrošināt speciālistus
kas pārzina pilnīgi visas valodas. Tādēļ tiek izmantot tā saucamā relē valoda vai pivo valodu sistēma, kas nozīmē, ka, piemēram, dokuments, kas ir sastādīts grieķu valodā, vispirms tiek tulkots uz angļu, franču vai vācu valodu, un pēc tam no šīs valodas tālāk citās mazajās valodās. Tātad, ko mēs tulkojam? Kā jau es minēju, ka abu iestāžu galvenais uzdevums ir atzinumi par tiesību aktu ierosinājumiem. Tātad mūsu primārais uzdevums ir tulkot atzinumus un rezolūcijas. Tāpat mums ir paziņojumi presei, ESK info biļetens, brošūras un dažādas publikācijas, ko arī uzskatām par prioritāru, informatīvi ziņojumi, pētījumi, un tad nāk abu komiteju iekšējās aprites dokumenti, kuri tiek tulkoti, bet viņiem netiek, teiksim, pievērsta tik liela kvalitātes nozīme, jo tomēr, tās nav publikācijas, un tie arī reti, kad tiek rediģēti. Par tieši latviešu valodas nodaļu runājot. Tātad pie mums strādā 15 tulkotāji, 5 asistenti un es kā nodaļas vadītāji. Šis skaits liekas šķietami liels, jo pārstāvam mazas iestādes, bet tā kā iestādes ir 2, tad par darba trūkumu mēs patiešām nevaram sūdzēties. Tas, ka iestādes ir 2, mūsu dzīvi nedara vieglāku, bet interesantāku un daudzveidīgāku, pilnīgi noteikti. Šobrīd varam nodrošināt tieši tulkojumu uz latviešu valodu, protams, no lielajām valodām, angļu, franču, vācu, tāpat arī spāņu, itāļu, poļu, ungāru, igauņu, flāmu, sākam arī zviedru un portugāļu. Tas ir tas, ko mēs varam izdarīt, tā teikt, patiešo un negaidīt relē valodu. Tulkošanas darba īpatnības. Kā jau es minēju, mums nāk teksti visās oficiālajās valodās, jo reģionālo un vietējo pašvaldību pārstāvi bieži vien nav profesionāli politiķi. Viņi līdz ar to ļoti labprāt izmanto daudzvalodības iespējas un visu, ko vēlas rakstīt un visus dokumentus, ne visus, es tagad varbūt pārspīlēju, bet lielu daļu tiešām veic savā dzimtajā valodā. Tad vēl mums ir tāda īpatnība, runājot tieši par atzinumiem, ka oriģināla valoda var mainīties dažādos izstrādes posmos. Jo, ja, piemēram, izpētes grupā strādā vienu tautību pārstāvi vai ziņotājs tieši, tur, teiksim, sākotnējā versija ir izstrādāta vienā valodā, pēc tam grozījumi daudzās valodās, pēc tam ar to nodarbojas tālāk, teiksim, kāds specializētās nodaļas loceklis, kuram ir cita dzimtā valoda, viņš tālāk par pamatu ņem tulkojumu savā dzimtajā valodā un tad tālāk attīsta šo dokumentu. Kā rezultātā, man vēlāk ir arī prezentācijā piemēri, kā tas notiek realitātē. Nevienmēr, protams, ideālā variantā un liela daļa dokumentu nāk visu laiku, visos posmos vienā valodā, bet ir bieži tiešām gadījumi, kad oriģināla valoda mainās darba gaitā. Vēl mums ir tāda īpatnība, kā bieži vien ir daudz valodu teksti. Atkal dēļ tā paša iemesla, ka strādā kopā vairāku valstu un tautību pārstāvi, līdz ar to tā mēdz notikt. Kas mums vēl rada dažkārt problēmas un izaicinājumu? Tas, ka mūsu tulkojamo tekstu tips, kaut vai tie paši atzinumi, viņi nav īsti pieskaitāmi juridiskajiem tekstiem, jo viņiem nav juridisku seku. Tāpat laikā par informatīviem tekstiem tos arī būtu grūti nosaukt, jo tie ir likumdošanas procesa sastāvdaļa. Dažkārt man jāteic, ka atzinumi teksti mēdz būt ar stilistiskām nokrāsām un diezgan emocionāli. Tad mēs arī dažkārt mokamies, lai to tekstu padarītu, lai teksts neko nezaudētu, bet tomēr izskatītos pēc dokumenta. Taisnības labad jāteic, ka šīs emocionālās vietas bieži vien grozījuma gaitā tiek svītrotas, un tad viss mūsu milzīgais darbs ir vējā.